Slēpta reklāma ir reklāmas nolūkā veikts preču, pakalpojumu, preču ražotāja vai pakalpojumu sniedzēja vārda, firmas zīmes vai darbības tāds attēlojums raidījumā, skaņas vai attēla veidā, kurš pēc savas būtības var maldināt auditoriju. Slēptā reklāma var būt ļoti daudzveidīga, jo kādam izdevīgas informācijas iekļaušana redakcijas saturā reizēm var izskatīties ļoti dabiska. Tā var atgādināt redakcijas izvēlētu saturu, ietvert ne tikai maksātājiem, bet arī auditorijai būtisku informāciju. Tikai pēc ilgāka laika vai saturā ieraugot kādas kopsakarības var saprast, ka tā ir slēptā reklāma. Lielākoties slēptā reklāma parādās ziņās, intervijās, sižetos žurnāla tipa raidījumos. Savukārt slēptās reklāmas materiāli atspoguļo personības, piemēram, politiķus vai uzņēmumu vadītājus, biznesa vai politiskajām organizācijām būtiskus notikumus, pakalpojumus. Slēptās reklāmas ir pamanāmas arī influenceru veidotajā saturā, kā arī filmās un seriālos, kur bieži parādās kāda zīmola dzērieni un pārtika. Slēptās reklāmas stabilo klātbūtni Latvijas mediju saturā no vienas puses nosaka mediju peļņas intereses un reklāmdevēja vēlme integrēt sev izdevīgus vēstījumus. No otras puses slēpto reklāmu aktīvi nenosoda arī auditorija, līdz ar to mediji nav motivēti no tās atteikties. Lai identificētu slēptās reklāmas, meklējiet izpaušanas paziņojumus, piemēram, apmaksāta partnerība vai sponsorē. Pievērsiet uzmanību ziņas saturam un stilam. Vai tas šķiet reklamēts? Izpētiet produktu vai zīmolu. Vai tas tiek reklamēts, izmantojot ietekmētājus vai sponsorētas ziņas?